Ja gribi sabojāt savu dienu, no rīta dari tieši šo. Pamosties, neizkāp no gultas, paņem telefonu un sāc bezmērķīgi ritināt sociālos tīklus. Vēlāk ziņas, kafija, dažas darba vēstules, tad atkal telefons, tad vēl mazliet darba, tad atkal kaut kas novērš uzmanību, tad steigšanās uz darbu. Pēc neirozinātnieka Andrew Hubermana domām, tieši šādi mēs jau pirmajās dienas minūtēs sūtām smadzenēm nepareizos signālus un trenējam tās nepārtraukti lēkāt no vienas lietas uz nākamo. Un nav brīnums, ka mūsu diena izvēršas haotiska, stresaina un bez gandarījuma. Turklāt, guļot gultā un skatoties telefonā, mēs nesaņemam to, kas smadzenēm no rīta patiešām vajadzīgs – dabisko dienas gaismu, kustību un vertikālu stāju. Tev ir iespēja to mainīt jau rīt. Kad pamosties, celies uzreiz, skaties dienas gaismā, izej nelielā pastaigā, vismaz 15 līdz 30 minūtes dari vienu noteiktu lietu, mācies, meditē, lasi grāmatu, vingro vai veic elpošanas vingrinājumus. Pamēģini šo tikai dažas dienas, un mēs garantējam, tu sajutīsi atšķirību. Ja vēlies klausīties vēl vairāk šāda veida satura, aicini iegādāties OpenLV studiju abonementu. Tas dos tev iespēju katru nedēļu piekļūt jaunām, praktiski noderīgām nodarbībām, kā arī sniegs piekļuvi visiem OpenLV kursiem un ekskluzīvām tikai abonementiem pieejamām lekcijām.